Я, наверное, постучу, да? Постучу. Вообще, на самом деле, мы все на земле, помните? Да. Поэтому я постучу. Посмотри, какой он коврик себе выбрал. Прям как султан. Мы за творчество. Интересные решения всегда приветствуются. Вот я стучу, у кого где отдается. Я сказала, мы на земле. У каждого наверняка откликнулось в своем месте. И это то место, с которым Мать-Земля вас, как бы коммуницирует, вас держит. И у каждого это может быть где-то тут, на любом уровне. Поэтому вот просто, когда вы потом будете на природе, и будете топать ножками по земле, вы почувствуете, какое место тоже откликается. Звук земли. Все, начинаем. Tad labdien visiem! Kaut kādus burtiski tevi redzu pirmo reizi. Man sauc Bārta Granāte. Меня Татьяна Фомичева. Prieks visiem būt kopā. Un es ierosinu šodien sākt, tā kā šodien mums nav viss no rīta, bet pēc darba dienas tikšanās. Sāksim ar prāta nomierināšanu. Vecās, senās, gadu tūkstošiem zināmās metodas integrējās mūsdienās, ok? Apsēžamies taisni. Успокоительное внимание. Да. Nu, jo prāts, mēs runājām toreiz par emocionālo plānu un mentālo, jā, ļoti kustīgs, ļoti ātrs, ļoti grūti ar viņu strādāt. Ja nezinu, ja zinu, ļoti vienkārši to mēs varam savu prātu lietot kā instrumentu. Iztaisnojam muguru. No savas puses var teikt, ka tie divi kauliņi, kas ir, jā, varam pataustīt simetriski, uz tiem svars, jā, un astes kauls ir piepricelts. Jā, astes kauls, starp citu, turpmāk arī ikdienā. Nekad nesēžam uz astes kaula, jā, na kopčiki никогда. Pieceļam, jā, lai labāk saikna malti zem, te ir tīks. Jā, un lai mēs varētu šīs jaunās lietas atkal un atkal atbrīvot telpu, kaut kādām jaunām idejām, jaunām enerģijām, veikt jaunu soli, jā, vispirms mums ir jānomierina. Jādabū miers, jādabū tīrība tajā, kas mēs esam. Iztaisnojam mugurkaulu, ērti atbrīvojam plecus. Saules spinums ir atvērts, kas nozīmē, ka elpošana brīvi staigā cauri. Mēles galiņš aiz priekšzobiem pie augslējām, pieres, sejas atbrīvot. Tad iekšējs stumbrs, mugurkauls, ārēji atbrīvots ķermenis, un ārēji iekšēji. Viss, kas stumbram apkārt atbrīvots un vienkārši vērojam savu ieelpu izēlu. Domas nāk, skaņas dzirdam uz ielas vai telpā, visam ļaujam nākt, visam ļaujam iet.